negribētu būt nemirstīgs. Jo tad nebūtu riska. Man patīk riskēt. Es laikam negribētu būt nemirstīgs. Jo cik tās vampīru filmas un visu kaut ko rāda, tur viņiem tik šausmīgi, tik grūti iet. Tā kā Edvards Kalēts. To es negribēju pieminēt. Es nezinu, vai šī miesā mēs vispār varam būt tam gatavi vienkārši. Tu redzēsi, ka tev blakus esošie mīļie, tuvie cilvēki nomirs un tu visu laiku dzīvosi. Un tev būs jāsaskarās ar daudz tavu mīļu cilvēku nāvi visu laiku. Es nezinu, cik tev būtu sievas un cik bērni. Tas ir vispār vienkārši nenormāls koks. Viņš tu pašā augšā visu laiku tam kokam esi. Nē, tu būs tā, ka man nevarēs nogalināt. Bet, ka es varēšu sasniegt visu kaut ko es gribu, tāpēc es varēšu vairākas reizes iet. Ja es visu laiku šādā izskatā, tad jā, bet ja es neesmu šādā izskatā, tad nē. Tad es negribu būt nemirstīgi. Par to izskatu, tas bija īstenībā interesanti. Iedomājies, ja tu paliktu vecāku visu laiku un tu vienkārši pārvērstos tādā paskatā, kādu vispār cilvēki nav pieredzējuši. Tas būtu ļoti savādi. Bet jā, ja es paliktu šādā skatā. Nē, es droši vien, ka nē, tas būtu savādi. Es negribētu būt nemirstīgi uz šīs zemes. Jā, bet es zinu, ka es būšu nemirstīgi, jo mans gars ir nemirstīgs. Nē, es labāk gribētu nemirstībā dzīvot kopā ar Dievu, tas ir mūžīgā dzīvībā, un es to nezinu, cik tas būs forši, un nespējuši ten pat iedomāties. Ja es būtu supervaronis, kurš ir nemirstīgs, es varētu glābt cilvēkus no nelaimēm un no ļaunajiem. Es domāju, ka nemirstīgam būtu interesanti būt, bet tai pašā laikā tas, manuprāt, tā kā nedaudz apniktu, jo visu laiku dzīvot tā kā rutīnā varbūt, bet, jā, tas ir skatījums no laicīgās puses, bet, ja tu uzticies Dievam, tas ir tā kā debesu valstībā, es domāju, tikai tā kā ar mūsu pasauli. Jā, tagad es mirstīgs mūžība mērķis, bet nemirstīgam mērķis nav, man liekas. Viņš vienkārši visu laiku vienveidīgi dzīvo. Man liekas, šis ļoti grūts jautājums, bet ja mums tagad ir tā tēma maratons, tad lai būtu maratons. Tā, ka, jā, ka tas savā veidā ir tāds skrējiens, bet ne bezmērķīgs skrējiens, jā. Protams, tā ir pareizā atbilde. Vai arī pievilkšanās drīzāk jau. Ar vienu pirkstu. Tā. Kā karuselis, jā. Nē, tas nav labi, tāpēc, ka tad iet uz rīķi visu laiku. Tas tā kā iet uz augšu, tad vienā brīdī varbūt ir stabili, un tad tā kā līdz leju, un tad atkal līdz augšu. Īsmā, jā, arī var dzīvi salīdzināt ar karuseli. Es domāju, ka brīvais kritiens, bet Dieva rokā. Pašā sākumā ar normālu pretošanās armiju kaut kādu, es nezinu, civilu karu, jo man bērnībā tā kā pretojos visam, ko vecāki gribēja man ielikt un vēlējās, lai es pa kaut ko kļūtu. Viņi it kā zināja, ka tas ir man labākais, bet es vienmēr pretojos, jo, nezinu, kaut kā man tas iekšā. Pēc vidusskolas es teiktu tā, man tas varēja būt tā kā forša ballīte, es teiktu tā dzīvu visdrīzāk. Bija viss, kas vajadzīgs, lai varētu normāli atpūsties, paņemt no šīs pasaules visu maksimumu. Un tad pēkšņi es domāju, ka tas varētu būt tā kā kaut kāds ļoti labs draugs, es teiktu. Varbūt ne draugs, bet, teiksim, es uzzinu to, kad ļoti labs onkols atnāk un pasaka, kad tomēr šī dzīve nav vienīgi ballītes, nav vienīgi pretošanās. Savu dzīvi salīdzināt laikam ar sacīkstēm. Tāpēc, ka visu laiku notiek tā kā skolā, piemēram, tur labākie, sliktākie.